Kāda ir ikdienā lietoto dzērienu ietekme uz zobu veselību? No kā var pagatavot sveces un no kā sastāv biezpiena sieriņi? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem skolēni meklē atbildes savos eksperimentos. Dalībniekus konkursam sagatavoja skolotājas Inese Pickaine un Egita Kurme. Esmu priecīga par to, ka komandas ir saradušās vairāk un ka ir lielāka skolēnu atsaucība un interesi. Un skatoties uz tiem, kas piedalās jau vairāk kārt, respektīvi jau otro gadu Skrundas novada konkursā, tad jāsaka, ka arī viņu prasmes un spēja parādīt sevi publikai un skatītājiem un veidot šovus ir augusi diezgan nopietni. Ar savu brāļu spēļu automašīnām projektu konkursā piedalījās Sindija un Lelde. Viņu eksperiments tapis pamatojoties uz zinātnieku pētījumiem, ka naftas produkti pasaulē pietiks tikai 40 gadiem, bet Latvijas krājumi tikai 3 dienām. Tāpēc jāmeklē alternatīva. Eksperiments sauc mehāniskās kustības enerģijas avoti. Mums būs mašīnīcies ar augsto gaisu, ar silto gaisu, ar saspiestu gaisu, ar brīnumsecītiem un ar salūzes spoguļu. Instruīšanās piemīst spazmolītiski iedarbību, aktivē aizmugļu dziedzāru sektoru funkciju palielina 2 reizes. Māsas Karīna un Margarita Dudas pirmo reizi piedalījās šādā konkursā, un viņas sagatavoja prezentāciju par savvaļas augu tējām. Zināšanas gūtas no māmas un vecās mammas. Meitenes pastāstīja par tējas rašanās vēsturi, kā pareizi savākt un uzglabāt augus, lai nezustu tējas kvalitāte. Tāds tējas, kas jāvāc katrs savā laikā, un nav viss tējas vienāds. Ir tāds, kas aug purvā, ir tāds, kas aug pļavā, un tā visādi. Tādēļ, ja sapulksīts savā laikā, varbūt arī ne tik efektīvi, un pat savādāk tā tēja būs nav bijis gatavs, pat smarža nebūs tāda, kad izkalpēs. Viena no komandām bija izpētījusi 5 dažādu dzērienu ietekmi uz olu čaumolu, tādā veidā pārliecinoties par dzērienu atstātajām sekām uz zobiem. Iegūtie rezultāti par Coca-Colas iedarbību bija pārsteidzoši. Šī, kur šeit ir sašķērusies, viņa pēc tam pēc izņemšanas bija tāda, jā? Mēs nezinājām, ka kola tik daudz noņems kalciju, un mēs viņu daudz dzeram. Mēs vairāk dzersim pienu un tādas veselīgākas dzērienas nekā kola un tādas neveselīgas. Nevajag dzert, jo tas ietekmē mūsu zobu veselību un tas vispār ir neveselīgs arī mūsu organismam. Skolēnu piedāvātās eksperimenta tēmas bija dažādas. Piemēram, pašu gatavot sveces, kuras tapušas no dažādām izēvielām. Mēs domājam, ka svecītes būs interesanti, jo ar svecītēm daudz ko var izdarīt un arī interesants viņas iztaisīt. Un mums pašiem arī patīk svecītes. Skolotāji ieteica, mēs arī daudz ko paši izdomājām. Sameklējām vēl internetā. Visgaršīgākais bija Kristīnas Siliņas veiktais eksperiments, kura izvēlējās pētīt biezpiena sieriņu sastāvu. E412, ja vēlās zināt, tad tas nozīmē goāra seķi. Iegūst no Indijā sastopamu koku sēklām, ielika nekaitīgi lielākai daļai cilvēku. Konkursā varēja piedalīties vispār izglītojošo skolu skolēnu līdz 9. klasē ieskaitot, kuri veikuši praktiskus ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus. Tas varēja būt individuāls vai grupas darbs. Pirmā kārta notiek novados. Interesantākais darbs no novada tiek izvirzīts dalībai 2. kārtā, kura notiks 12. martā Rīgā. 2. kārtas dalībnieks zināms arī Skrundas novadā. Pirmā vieta – augu tējas. Sižetu veidoja Aivita Emerberga.